Čau! Šis ir raidījums Klase, un mans vārds ir Edvards Pauls, un mēs beidzot esam tikuši līdz mācību gada beigām, kas nozīmē, ka ir arī sākusies vasara. Apsolu, ka šī noslēdzošā sezonas epizode būs ļoti jautra. No pirmā acu skatiena Elsa var izskatīties klusa un kautrīga, bet līdz brīdim, kad viņu iepazīst tuvāk. Un beigās izrādās, ka viņa ir tāda īsta brīvdomātāja. Bet man liekas, ka tas tieši ir ļoti labi, jo tādi cilvēki padara dzīvi interesantāku. Man liekas, ka es esmu ļoti izpalīdzīga, kad es esmu ļoti saprotoša, un arī es esmu dažreiz emocionāla. Un tā kā, ja, piemēram, kādam notiek kaut kas slikts, tad es uzreiz atnāku, tur parunāju ar viņiem, dažreiz arī paraudu kopā, ja ir reāli traks kaut kas. Man liekas, ka tas ir ļoti jauki un var ar visiem sadraudzēties. Tagad man tā nav, bet ir bijis tā, ka man tur aizskar kaut kā ar vārdiem, bet tagad mēs jau visi sadraudzējamies klasē, mums iet daudz labāk, bet man tas ļoti stipri aizskāra. Tā kā esmu domājis par to, ka es gribu pamest skolu, jo man ir dažreiz strīdi bijuši ar draudzenēm. Es esmu ļoti emocionāli uz to uztveru daudz vairāk nekā viņas. Un man reiz liekas, viss, man nav draugu tur, es tūlīt pametīšu skolas, negribu vairs iet. Vai arī man nav vispār motivācijas iet, ja kaut kas tāds, piemēram, notiek. Piemēram, ja mēs sastrīdamies ar draudzenēm vai mani apceļ skolā, tad pazūd tā motivācija un es negribu vispār neko darīt. Un tā var būt viena dieniņa vai tur vairākas dienas vai pat nedēļu. Un es vispār negribu iet uz skolas, knapi ceļos. Gribu, lai mani saprastu arī, ka man nepatīk, ka man tā dara, ka man tā apsaukā vai apceļ. Bet, ir jāturas un ir kaut kā jāiet uz to skolu. Man tur ir bijuši apsaukājuši par ēsnu, mobbingojuši, visu kaut ko tādu. Tagad, protams, tas daudz mazāk, bet es tā kā negribu baigi izteikties, jo, ja es izteiktos, tad uzreiz atkal kaut kas tāds sāktos. Un tagad es dažreiz eju jautāt sociālajam pedagogam palīdzību. Tad viņi bieži man liek aprunāties ar to cilvēku, bet dažreiz pat negribu ar viņu runāt vai redzēt viņu, jo man tas tā kā ļoti aizskaroši, ka tā var teikt. Man bieži tā, ka, piemēram, man kaut kāds klasisbiedrs kaut ko pasaka, mēs pēc tam aizējam parunāties, un viņš vienkārši saka piedod, bet tas nav no sirds, tā kā var just, ja tas vēl pēc tam pa jaunumu atkārtojas. Vienkārši saka, jā, vairs neatkārtosies, bet pa īsti un tas atkārtojas kaut kur pēc dažām dienām. Pirms tam bija vienmēr tā, ka es aizgāju prom no problēmām vai no kaut kādas apcelšanas, bet tagad es varu pastāvēt pa sevi mierīgi, un man nav vajag problēmu. Trakākais ir tas, ka tev reāli vajag saņemties, sāki darīt, lai tu vispār paliktu skolā. Un dēļ tā, ka, piemēram, es neesmu bijusi daudz stundām vai bieži negāju uz skolu, man tā kā ir sakrājušies NV, un man ir jāpārspēj, tā kā man jāizdara, jāaiziet uz visām konsultācijām, jāuzraksta, un tas man liekas ļoti, ļoti grūti. Noprezentējiet, pastāstat, kādi ir jūsu priekšmeti, kurā dienā, un kādas aktivitātes jūs darīt pēc tam. Labi, sāksim ar pirmdienu. Mūsu ideālais stundu saraksts ir sociālās zinības, matemātika, vēsture, sports, latviešu valoda un literatūra. Vēl mēs ļoti gribētu, lai skolā būtu spāņu valodas kursi, nākotnes karjeras kursi, robotika un inženierības kursi, zīmēšana un sociālo tīklu drošība. Un Minecrafts. Man ir ļoti vispār labas attiecības ar skolotājiem, bet dažreiz es varu būt rupja vai arī kaut kā izrunāties. Man liekas, tas ir tāpēc, kā es lecos, jo vienkārši man nepatīk, ka mani kaut ko aizrāda, vai man liekas, ka tas man reāli spiež uz zemi, un kad es nevaru pastāvēt pa sevi, tāpēc es visbiežāk lecos. Bet es vienmēr, ja kaut kas tāds notiek, es vienmēr pēc stundām atvainojos, un tāpēc mums ir daudz labāks kontakts ar skolotājiem nekā ir bijis. Man liekas, ka nav viegli būt jaunam. Vienmēr ir tie mood change, tā kā emocijas tur ir traki.
trakas arī. Un man liekas, ka nav baigi viegli, jo tu tā kā nevari kontrolēt sevi dažreiz. Tev var pazust motivācija, vispār mācīties, vai tev var tieši parādīties motivācija. Un tas ir ļoti grūti, jo tu vēl nesaproti tā kā sevi tik labi un tu vēl tikai audz. Un liekas, tā kā pats galvenais ir parunāt. Tā kā sirsnīgi ar cilvēku. Izrādās, ka, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, nepietiek tikai ar centies vairāk. Dažreiz ir jāpamaina tas domu gājiens, kāds tev pašam ir. Šodien parunāsim par izaugsmes domāšanu. Kas tad tā vispār tāda ir? Esmu nesen kaut kur dzirdējis tādu jēdzienu izaugsmes domāšana. Kas tā tāda īsti ir? Izaugsmes domāšana, tas ir tāds domāšanas veids, kur cilvēki nebaidās no sarežģītām situācijām. Viņi sastopoties ar izaicinājumiem mācās, un viņi tā kā saprot, ka attīstība, pilnveide notiek caur mācīšanos, tātad caur grūtību pārvarēšanu. Savukārt fiksētā domāšana ir tāds domāšanas veids, kur cilvēki domā, ka viņi ir piedzimuši gudri, inteliģenti vai skaisti, un tas ir nemainīgs lielums. Un pētījuma rezultāti parāda to, ka bērni, kuri ir audzināti ar šo fiksēto domāšanu, viņi izvairās no izaicinājumiem, un tādā lielākā laika periodā viņi neattīstās, jo viņi baidās kaut ko jaunu mēģināt. Un kā atšķirt jaunietim, vai viņam ir fiksētā vai izaugsmes domāšana? Jā, šis ir tāds ļoti sarežģīts jautājums. Tas galvenais fokus šajā situācijā, lai identificētu, ir tas, kā bērns skatās uz sarežģītu situāciju. Piemēram, man nesanāk matemātikā uzdevumu izreikināt ar pirmo reizi, un es domāju, man nekas nesanāk. Matemātika, tas nav stāsts par mani. Savukārt viņš var domāt, ka jā, es šo uzdevumu nevaru atrisināt šobrīd vēl, rīt, parīt, nākamēnes es to varēšu. Proti, es varu meklēt citus risinājumus, pamēģināt citus variantus. Viņš nebaidās no šiem sarežģītajiem uzdevumiem vai izaicinājumiem. Viņš risina situāciju. Bet tātad tiem cilvēkiem, kuriem ir tā izaugsmes domāšana, tiem tad ir tāds teiciens, ka no kļūdām mācās. Pareizi? Jā, šo domu var pilnībā attiecināt uz izaugsmes domāšanu. Redz, kļūdas ir tāds ļoti sarežģīts temats mūsu kultūra telpā. Tie cilvēki, kuriem ir fiksētā domāšana, viņi ļoti uztraucas par kļūdām, jo viņi to savu statusu var pazaudēt, kļūdoties. Un tādā kopumā skatoties psiholoģijā, kļūdas ir veids, kā mācīties, jo nekļūdoties mēs nevaram iemācīties. Piemēram, atceries, kā tu sāk mācīties braukt ar divriteni. Piemēram, tu tā uzkāpi uzreiz un aizbrauci? Nē. Redz, tātad tu mēģināji atkal un atkal. Tev bija interese vai vajadzība kāda. Ja tu kāpi, brauci, mēģināji, līdz tev sanāca. Tagad jau tu nedomā, kā tu tur kāpsi, tu uzkāpi un aizbrauc. Bet labi, ko man darīt tajos brīžos, kad man nopietni liekas, ka man nesanāk? Un ko tu dari tad? Ko tu pats dari? Tad ir bijušas tādas situācijas. Ir bijušas, jā. Es nezinu, tas ir arī atšķirībā no situācijas. Es dažreiz esmu padevies, bet ja man tiešām tā lieta interesē un man ir deksme darīt, tad es turpināšu darīt. Mēģināt. Jā, redz, tas ir stāsts par šo izaugsmes domāšanu. Man šodien nesanāk vēl. Ja, tā partikola vēl ir ļoti jaudīga. Tā iedod to ticību, ka rīt es to varēšu izdarīt. Protams, ka pie nosacījuma, ka es mēģinu.
Bet, ja man skolā, pieņemsim, ar atzīmēm, es daru pilnībā visu, lai man tās atzīmes iet uz augšu, bet viņas nekādīgi neiet uz augšu. Nu, ko tad tādās situācijās darīt? Jā. Tad, kad es izmēģināju visu, tad viens no variantiem, kas varētu palīdzēt, ir draugi, respektīvi atbalsts, kur tu skolēnam sniedz šo atbalstu. Vēl viena lieta, ko es ļoti vēlētos akcentēt, ir vecāku loma, proti tad, kad bērns ir noguris no visas šīs situācijas, no šī riņķa daņša, tad vecāku atbalsts, lai bērni zina, ka es varu atnākt mājās, lai šeit ir droši, ka es varu jebkurā situācijā nākt. Ja? Tā izpratne, iedrošinājums un atbalsts, tas ir ļoti būtisks. Ir būtiski iemācīties pārvarēt sarežģītas situācijas un mēģināt atkal un atkal. Un izaugsmes domāšana kopumā ir saistīta ar to, ka mēs bērnam neatņemam idejas, pienākumus, uzdevumus, darbus. Mēs ar saviem jautājumiem viņu pavirzam, lai viņš rastu risinājumus. Jo tanī brīdī, kad mēs bērnu vietā izdarām kaut ko, tā ir tā saucamā iemācītā bezpalīdzība, ka nav jau vērts censties. Manā vietā jau tāpat kāds izdarīs. Šādā veidā es nekad par to tā neesmu aizdomājies, bet tas liek man domāt to, ka vajag tomēr mēģināt. Un kā tev šķiet, tad, kad tu mēģināsi, tu leposies ar sevi? Lepošos. Katram jaunietim visdrīzāk ir Elks vai arī cilvēks, no kura viņš iedvesmojas. Elsai tas ir Fiņķis. Tāpēc šodien viņai būs iespēja satikt sportistu, mūziķi, producentu, reperi, sauc kā gribi. Pastīsimies, kā tad viņiem šodien kopā ies. Man ļoti patīk dziedāt, tur, piemēram, mašīnā dziedu, vai arī, kad taisos uz skolu dziedu. Man tas ļoti iedvesmo. Es ļoti gribētu satikt Fiņķi. Dziedātāji ļoti patīk, tā kā viņš iedvesmo. Čau, Ksīts! Čau! Čau! Liels prieks, Helvijs! Elza. Prieks, Elza, iepazīties. Pastāstīja, kāpēc tieši es un nevis kāds cits mūziķis. Vienkārši patīk ļoti tavas dziesmas. Viena no manām mīļākajām dziesmām ir Atķešu zinātne, jo es dejoju pati hip-hopu. Jā. Un man vecāku koncertā, beigu koncertā bija tā dziesma, mēs tur visas grupas sagājām kopā, un mēs tur forši dejojām, pēc tam mēs, protams, raudājām. Izcili, ļoti skaisti. Tu man esi viss, tev to vajadzētu zināt. Un tad sāku tev klausīties, un man ļoti iedvesmo, ka tu esi tik pozitīvs. Man pat tev grūti ir nosaukt laikam par dziedāšanu bieži vien, jo es sevi uzskatu par super netalantīgu, un man vienmēr gribās ar to darbu kaut kādā veidā nonākt līdz tam rezultātam, lai nonāktu līdz tādai dziesmai, kā Atķešu zinātne, ir nepieciešami mēneši un daudz švīkāšanas. Un bieži vien tu liec tikai pa vienam vārdam vai pa 2 rindām dienā klāt, un tas ir milzīgs, ilgs process. Man prieks, kāda iedvesmot ir, bet tā visa iedvesmas atslēga ir vārprātīgs darbs, ko tu vienkārši darīt aizberga neredzamajā malā. Elpoju dziļi un elpoju smagi, tu spierāt šeit skumju māc prātoju, cik neizelpot būtu labi. Kā tu vispār izdomāji savu skatuves vārdu? Tas ir mans uzvārds, tieši tik vienkārši. Es spēlēju basketbolu ilgus gadus jauniešu līgās, un vienkārši visi mani komandas biedri arī vienmēr ir ātrās situācijās, kur ir nepieciešams super ātri pateikt vārdu. Parasti vai tā ir iesauka, vai tur pirmie burti, vai viens zila, bet tad man vienkārši visu Fiņķi. Ļoti ātri tas iegājas, kas Fiņķis. Man viens no pirmajiem jautājumiem ir, kā tev gāja skolā un kas tev likās visgrūtākais? Man ļoti patīk vēsture, man vēl joprojām patīk vēsture. Man vienmēr paveicās ar skolotājiem. Šeit
Ja es nebūtu mūziķis vai producents, tad visdrīzāk es mestos kaut kādā vēstures lapas pusēs iekšā. Grūtākais dīvainā kārtā latviešu valoda. Man vienmēr bija tāds lielais bubulis, no kā es baidījos no komatiem un agrākajās klasēs, man liekas, diktāts ir kaut kas tik briesmīgs. Vai tev ir tā bijis, ka tev pazudus tā kā motivācija vispār dziedāt vai kaut ko darīt, un kas tev palīdzēja, lai tev atpakaļ tā kā iedot to motivāciju? Jā, diezgan bieži. Tagad pēdējā laikā gan nav bijusi nav tāda daudz brīžu bijuši, bet bieži vien ir tāda sajūta, ka tu esi visšausmīgākais mūziķis uz šīs zemes, un kad īsti negribās to vairs darīt, bet nākamajā dienā piecelies, un atkal varbūt ir tāda sajūta, ka nedaudz kaut kas ir pamainījies. Pirms šeit viss ideja sākās ar telefonā ierakstītu vienkārši tādu bišķi apstrādāju, pēc tam mēs pielikām bungas klāt vienkārši. Un tā jau ir kaut kāda sajūta. Jau veidojās kaut kas. Un tad man kolēģis Jūlijs no Bela Tempo. Es pat neatceros, man liekas, Jūlijs iespēlēja basu. Un tas bija šādi. Un that's it, lūdzu, jums mūzika, neko nevajag tur daudz. Kā tu vispār tā kā izdomāji palikt par dziedātāju? Tev kāds pateica, ka tev tur labi izdodas, un tev ir tā kā, kur reāli iet? Šeit man bija 14, 15, kaut kas tāds. Un es vienkārši mēģināju. Mēs ar draugiem sākotnēji mūziku rakstījām Maģiju. Pie kasešu magnetofona likām citu magnetofonu, lai liktu tur bītu atskaņot, un tad rakstījām iekšā, tā tehnika bija briesmīga. Un no visiem maniem draugiem, kas mēs tur tajā pulciņā rakstījām to mūziku, man bija vislielākā vilkme to kaut kādā veidā paturpināt un pastīties tīrais zinātkārs, kas notiek, ja es šo paturpināšu darīt vēl kādu mēnesi vai varbūt vēl kādu laiku, varbūt es kaut kādā brīdī palikšu nedaudz labāks. Un šķiet cik jocīgi, ka tēvs atbalstīja mani dzirdot pusauģu vecumā manas pirmās dziesmas un pirmos demo. Viņam šķiet, ka tas ir kaut kas foršs, ko ir vērts atbalstīt. Man ir kauns no tām dziesmām, bet ir skaidrs, ka ir kaut kāds ceļš jānoiet, lai kaut kur nonāktu. Bet ģimene, protams, liela atbalstītāja nekad nav teikuši nē, vai tas ir kaut kas dīvains. It īpaši es ļoti daudz esmu vienmēr eksperimentējis ar to mūziku un taisījis ļoti dīvainas lietas. Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Kādiem mācību priekšmetiem tā kā jāpievērš uzmanība, ja tu gribētu, piemēram, nākotnē dziedāt? Man šķiet, ka rakstot dziesmu, un vispār tu saskaries ar visu pēc kārtas, un nedod Dievs, tu vēl izdomā filmēt klipu. Viss šīs zināšanas, ķīmija, fizika, matemātika, literatūra, tik daudz ir referents no vizuālās mākslas, tik daudz tekstos, tik daudz komponējot, tiek izmantots viss šīs lietas. Nav tāds, kaut ko vajag mazāk vai kaut ko. Man šķiet, ka tev kā māksliniekam ir jābūt ļoti erudītam un jāspēj strādāt ar lielu daudzumu informācijas. Un šo lielo daudzumu informācijas ir kaut kādā veidā jāprot caur šo savu filtru, izlaist cauri un pārveidot to, konvertēt par kaut ko muzikālu vai jebkādu veidu mākslas darbu. Un ka vēl ir ļoti svarīgi diezgan ātri atrast to virzienu, ar kur tu vēlies darboties, vai atrast to hobiju, kurā tu gribi darboties. Ja man šķiet tāds 15, 16, 17, 18 gadu vecumā, kad šis hobijs ir varbūt iegūs kaut kāds lielāks aprises tavā dzīvē, tad tas, ko tu esi iemācījies tieši tajā laikā, tev to ir ļoti grūti aizmirst, un tas ir ļoti liels tas skills, ar kuru operēt pēc tam.
Un es diezgan agri sāku rakstīt tekstus, un man šis ķēriens, man šķiet, ir tieši no šī posma 15 līdz 17, kurā tu dienā principā rakstīji tekstus, un es atceros šīs, to, kā tie neironi saslēdzās, un tu sāc saprast, kā sarakstīt divvārdenes, kā strādāt ar metaforām, un tas ķēriens vēl joprojām ir, un pēc tam ar laiku tas tavs skillsets nāk nedaudz grūtāk klāt, tam vajadzīgi vēl lielāku piepūli, pēc ir svarīgi skolas laikā būt ļoti aktīvam, iesaistīties, mēģināt tiešām apgūt visus šos priekšmetus, sekot visam līdzi un neko īsti tā nelaist garām un paņemt to visu pēc tam tālāk dzīvē, jo būs kaut kāds brīdis, kur tas tiešām atmaksāsies. Sezonas pēdējā raidījumā es izdomāju padarīt kaut ko mierīgu un drošu – regbiju. Taču izrādās beigās, ka man ir jāpāraksta kontroldarbs skolā. Tātad uz treniņu es šodien netieku. Bet varbūt tā tieši labāk, jo man vismaz nav zilumu uz rokām. Čau, Edvard! Žēl, ka tu šodien neatnāci. Mēs tev šodien parādīsim, kas ir īsts regbijs. Kurš cēlis? Tas plecs, roka riņķī, galva klāt, ronas parāda. O, labi! Ļoti patīk, kad ir komunikācija, kad var, izlikt savu spēku, kad tā bumba arī, tā mešana. Tu vari izlikt savu, varbūt kādas savas dusmas vai, jebko, kas tevi sakrājies. Tu vari tiem, kam patīk, tā ir tāda brīvā cīņa, es teiktu. Un, diezgan forši un pavadīts laiks forši. Šajā komandā es jūtos ļoti labi. Mēs visi esam ļoti draudzīgi, treniņi ir ļoti interesanti un treneris arī ir ļoti forši. Turpinam, daudz piespēles un sarunājamies. Rokas gatavas, turam rokas! Turam rokas! Regbijā ir savādāka bumba vispār. Futbolā ir apaļa, te nav. Vispirms paprasīja, vai tu zini, kas ir regbijs? Pēc tam man mūsu mīļais treneris pasauca pamēģināt. Es atnācu, man ļoti iepatikās. Japānā bija čempionāts, un tur bija forši salikts pa dzīvniekiem. Katrā regbija pozīcijā ir katrs savs dzīvnieks, sākot no žirafēm, mērkaķiem, gaļiem un putniem, tāpēc, ka regbijā ir 15 pret 15 spēlē. Un katrā pozīcijā ir nepieciešams sava veiklība, savs spēks, savs ātrums. Mazie, lielie, ņiprie, spēcīgie var paskriet, pastumt, un tie, kas ir ātri maziņi, tie var izskriet cauri. Un bez tiem smagajiem vieglie nevar izdarīt to uzdevumu, un tie vieglie arī nevar otrādi izdarīt. Tāpēc visiem bērniem ir iespējams. Visiem, pilnībā jebkuriem. Liels, mazs, apaļīgs, garš, tievs un tā tālāk. Man ļoti patīk tas sporta veids, un arī viņš man piestāv. Tāpēc, ka 10-gadīgais puika, kad sver 60 kg, viņš saprot, ka viņam patīk regbijs. Un mums uz regbiju atnāk bērni, kur citos sporta veidos vai nav pieņemt, vai viņam nav paticis. Bet mēs kā regbisti vienmēr uztveram to, ka katrs bērns attīstās savā vecumā. Un tajā brīdī, ja šajā brīdī viņš nav tik fiziski attīstījies, tad viņš ar laiku var attīstīties, ja viņš kaut ko darīs. Bet ja viņš atnākot uz citu spēdu viņu nepieņem, tad regbijā mēs pieņemam visus. Tāpēc, kad regbijs attīsta visu ķermeni kopumā. Regbiju spēlē arī meitenes. Līdz kaut kādiem 14 gadiem viņi spēlē kopā ar puišiem. Pēc tam ar visu fizioloģiju, visu attīstoties meitenes atsevišķi spēlē. Atsevišķi meitenes pret meitenēm. Skatāmies. Ir jau labāk, mālači. Jo vēl labāka komunikācija, labāka ķeršana, aiziet. Man regbijā patīk, ka var iegūt jaunus draugus, piemēram. Varbūt jautri. Es teiktu, ka regbijā ir gan aizsardzība, gan uzbrukums. Abi no tiem ir svarīgi, ka vienmērīgi jāattīsta abus, lai tu esi pilnvērtīgs regbija spēlētājs. Tas palīdz arī ar skolas pārdzīvojumiem tikt galā, jo ir tāds dienas, kad tu jau noguri, tev visi apnīk, un kad tev treniņš, viņš palīdz ļoti tās dusmas noņemt. Šī cepura ir aizsegts cepura priekš regbija, lai tu nesadauzi galvu, lai tev nebūtu traumas turnīros, bez šīs cepuras vispār nedrīkst spēlēt. Aiz bumbas! Lai tev palīdz, lai tev var iedot! Klausies, Edvard, šī
ir simulācija spēlei. Un šeit mēs taisam tvērienus, lai spēlē viss sanāktu superīgi. Regbijs māca arī komunikāciju, saspēles, tad arī emocijas izturēšanos. Piemēram, jūs spēlē, jūs nevarat savas dusmas izlikt uz citu cilvēku, sākt kaut ko kauties vai kaut ko tam līdzīgu. Jums jāsavaldas, jāsaprot, ka jūs zaudējāt, tad zaudējāt. Varētu teikt, ka regbijs ir džentlmeņa sports huligāniem. 10 gadi un augstāk, tad ir tas īstais vecums, kad ir jāsāk un jātrenējās un jādara viss, lai sportojot mēs sasniegtu to, ko mēs gribam sasniegt. Nevienmēr augstākos mērķus, bet arī to, lai mēs būtu forši cilvēki. Tā kā galvenais ir nebaidīties, bet var atnākt uz treniņu pasēdēt un redzēt, ka tas bērns nesasitās. Redzēt, ka viņam patīk, ka viņam pēc treniņa acis deg, ka viņš grib, ka viņš skrien, ka viņš visu dara to, ko viņš varbūt mājās arī nav nekad darījis. Un šeit viņš atverās, tāpēc, ka viņam pēkšņi ļauj skriet, krist un darīt visādas muļķības, kāds arī pašam patīkās. Ja tu vēl šaubies, nāc izmēģini. Tiekamies klasē! Edvards, lai nākamo treniņu tu būtu klāt. Klases sezona ir noslēgusies. Varam dungot līdzi fiņķim, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Tāpēc šovasar mazāk stresa, vairāk prieka. Un tiekamies jau klases jaunajā sezonā rudenī. Čau!